Austiņu kari ir reāli, un Latvijā, atšķirībā no vietatelefoniem, tie ir ļoti sīvi, ļoti konkurētspējīgi un ļoti forši. Visvairāk prieks par to, ka ir milzīga izvēle, un katrs sev var atrast labākās austiņas labākajai mūzikai, vai zvaniem, vai ērtumam. Un jaunās Huawei FreeBuds Pro 5, kuras man ir atnākuši uz testu solot, likt iesvīst ne tikai Samsung Buds 4 Pro, bet arī Apple AirPods Pro 3. Lai arī šī video ieraksta laikā Samsung veikums man vēl nav pieejams, Apple veikums ir gan. Un tīri, lai interesantāk uzstādīšu, tad noscīti galveno uzdevumu noskaidrot, vai jaunās FreeBuds Pro 5 ir labāk pirkt pār AirPods Pro 3. Un, starp citu, šis ievads arī tika ierakstīts ar FreeBuds Pro 5 mikrofoniem. Uzreiz jau startā var teikt, ka starp šiem diviem modeļiem vizuāli Huawei uzvar, es teiktu, ka vienos vārtos. Apple pa lielam izbrauc uz to, ka visi atpazīst šos te baltos kātiņus un domā, cilvēkiem ir vienalga, kā izskatās produkts. Huawei domā pretēji, respektīvi, ka nevaram paņemt vairs ikoniskos baltos kātiņus, bet tas nenozīmē, ka nevaram izveidot lieliska dizaina produktu. Un jau vairākas FreeBuds Pro austiņas ir izcēlušās ar akcentiem dizainā, kur Huawei turpina. Un šogad vēl ir pāris interesantas krāsas klāt, kur man, diemžēl, atsūtīja visu konservatīvāko variantu, nevis, piemēram, beišo vai balto, kur izskatītos īpaši glīti, it īpaši kamerā. Huawei šo austiņu kontekstā ne tikai cer pievilināt potenciālos pircējus ar pievilcīgu cenu, kas būtu zem 200 eiro, tātad apmēram 70 eiro lētāk kā AirPods Pro 3, vai arī par gandrīz 50 eiro lētāk kā jaunās Samsung Buds 4 Pro, kas ir potenciāli nozīmīgi jebkuram pircējam. Latvijā, ja es pareizi saprotu, būs pieejamas šīs te tumši pelēkās, beišās un baltās. Sanāk laikam, ka visas trīs krāsas. Baterijas darbības laiks šīm austiņām tiek lēsts nepilnas 9 stundas ar vienu uzslādi pie izslēgta ANC, un kastīte vēl dod apmēram 3,8 uzlādes. Austiņām ir arī IP57 ūdens noturība šīm te pašām, kas nozīmē ne tikai noturību pret lietu, sviedriem, bet tās var arī iekrist izlietnē vai podā, un neprasi man paskaidrot sīkāk, kāpēc es to zinu. Lielākais uzsvars no Huawei puses šogad esot zvanu kvalitāte, kuru vēlāk arī pārbaudīsim, kā tie mikrofoni strādā arī ārā, nevis ievadā, kā tu dzirdēji, trokšņu slāpēšana, kā arī sacenšanās ar Apple par labāko skaņu. Diskutabli, bet ir cilvēki, kuriem nepatika AirPods Pro 3 skaņa. Tiem esot tā par basīgu. Huawei FreeBuds Pro 5 man šķita līdzīgi basīgas, bet tāpat kopējā skaņa šķita ārkārtīgi laba. Un šajā līmenī šie trīs ražotāji, Samsung, Apple, Huawei, pa lielam māk taisīt skaņu priekš vidējā bāleliņa vai tautumeitas. Un lai arī es spēju novērtēt augsto mākslu, tur kora dziesmas, simfonijas un tā tālāk, man ikdienā gribās, lai vienkārši kaut kas labi bliež pausīm. Un šīs bliež labi. Man nav tehniskas iespējas pārbaudīt savādāk šīs austiņas pret AirPodiem, kā tikai fiziski klausoties, bet es teiktu, ka ir ļoti, ļoti līdzīgi. To pašu es arī varu teikt par trokšņu slāpēšanu. Tā ir ļoti labā līmenī. Nav nekāda pretenzija. Es neizlikšos, ka es esmu baigais ANC eksperts, bet tās slāpē apkārtējos trokšņus nesliktāk par AirPodiem. Ir pat kaut kādās situācijās, īpaši es novēroju to zemākās frekvencēs, kur es varētu apgalvot, ka Huawei produkts šķiet pārāks par Apple, bet tāpat jau viss laiž cauri pēkšņos trokšņus vai sirēnas vai ko tādu, ko algoritms nespēja, saprast pussekundes laikā. Un es teiktu, ka atkal diezgan spēcīgi nostrādāts. Un ja jau mēs sākām par skaņu apkārt, tad paklausīsies, kā mikrofoni tiek galā ārā zvana laikā, kā paši Huawei ieteica pūšot fēnu virsū. Vēl jāpiemina arī par audio caurlaidību, jeb transparency režīmu. Tur man ir jāsaka, ka tomēr Apple ar savu čipu spēja to daudz dzīvāku radīt. Šeit man ir tāda nedaudz sajūta, ka piestrādā papildus Huawei čips, lai radītu to it kā dabīgās runāšanas skaņas caurlaidību, nav tik labi. Bet jebkurā gadījumā ir ļoti labi un tā skaņa nav pārāk pārveidota no tā, kā es dzirdu sevi caur šīm austiņām vai runāju dzīvē. Tā, tagad austiņu tests esot uz ielas mašīnas, tur brauc garām. Tu dzirdi arī tad attiecīgi, kā šie mikrofoni strādā tādos ielas normālais apstākļos. Par šo segmentu es gribu veltīt, parunājot arī par šo austiņu
ērtumu vai gulēšanu ausīs. Pirmās lietas uzreiz ir, piemēram, pret AirPodiem Pro 3, ka šīs neieiet tevī tik dziļi vai tik spīci neiedurās iekšā ausīs. Attiecīgi tas ir jāņem vērā. Dažam varētu šķist, ka nedaudz brīvāk tās stāv un slīd ārā. Man pret šīm nav nekādu pretenziju, tās šķiet diezgan ērtas, galvenais neieskriet mašīnā, tas būtu bijis komiski, bet atkal jau šīs austiņas vienmēr ir, kā saka, galvenais jautājums, un tur nevar pateikt, kuras ir labākas par pārējām, tā vajag, nezinu, atvērtā tipa austiņas, liels, ka arī tieši času stāvošām vai kaut ko tur fonā darīja, varēja varbūt dzirdēt. Bet jā, šādas austiņas ir vienmēr, kā saka, personīgā preference, open tipa, jeb open ear austiņas kā Free Clip, kā Sony atvērtās arī. Tagad ir pieejamas, kam vēl bija Soundcore. Tādas derēs visiem, jo tās nestāv iekšā ausīs, bet stāv uz austiņām un attiecīgi nav nekam krist ārā. Nu, šādi tipa austiņas vienmēr būs pakļautas potenciālajai krišanai ārā no ausīm. Jā, ar to es domāju, ka pietiks skaņas. Es vēl vajag fēnu. Ar fēnu vai nu šis būs, ar fēnu būs masīvs fails vai nebūs fails. Es domāju, ka nebūs fails, jo Free Clipiem jau es testēju kaut ko līdzīgu ar nosūcēju tvaika virs plīts un viss bija, kā saka, zēbis. Šausmas, te nekur nav normāls apgaismojums un vēl pūš nosūcējs, bet nu tad fēna tests, ja? Tagad tu dzirdi, kā tas nu, šādi apmēram skan fēns uz kaut kādu, nezinu, tur trešo režīmu laikam. Un pārējot uz austiņām sāks ar to, vai var dzirdēt šo te nosūcēju vai nevar. Dievs, cik lēnas istabā ir grāņķīgs, vienkārši apgaismojums. Un tad idejiski šim te vajadzētu nebūt dzirdamam, kamēr tu runā un mikrofoni slāpē. Nu, slēdzam iekšā un uz sevi, pūšam un es kaut ko runāju. Es ar tevi vienlaicīgi dzirdēšu, kāds ir rezultāts, un tad es izsavu savu lakas, taisās, izžāvēšu bārdiņu, izžāvēšu. Nu, lūk, tu dzirdēji visu pats, kādi ir šie Huawei apgalvojumi saistībā ar mikrofonu trokšņu slāpēšanas spējām. Vēl viena lieta, kura nav, manuprāt, mazsvarīga un personīgi šķiet pat augstāk pār trokšņu slāpēšanu, ir austiņu pārvaldība. Ja esi redzējis manus iepriekšējos apskatus, zinās, ka es vienmēr piesienos, ka Huawei austiņām kātiņi ir jāspaida vairāk. Ok, man nav nekas pretī dzīvē, paspaidīt vairāk, bet ne austiņas. Īpaši uz iepriekšējo dziesmu vai nākamo dziesmu, kur uz iepriekšējo 3 spiedienu vietā parasti piereģistrējās 2, jo pirmais ir tā kā, aizmigušais. Huawei personīgi liels paldies jums par to, ko jūs izdarījāt. Tagad, ja gadījumā esi kā es, kuram tā spaidīšana besī, ir arī pieskārieni un visām lietām. Gan nākamā iepriekšējā dziesma, gan trokšņu slāpēšanas režīmu piespiežot paturot, gan atkal atsākt spēlēt, nopauzēt. Un es apsolu, ka es nekad vairs nespaidīšu. Tas ir austiņas, tā lai nebūtu pārpratumu. Un jā, es atceros, ka es teicu, ka AirPodi ir manas mīļākās austiņas šogad. Vairs nē. Tagad to troni atkal pārņem, vismaz pagaidām, Huawei ar saviem FreeBudiem 5 Pro. Jā, nav tas garākais video, jo neiešu garlaikot nevienu ar gariem un tehniskiem skaidrojumiem par driveriem un kā tie ir sastiķēti kopā, lai to dara kādi tehniskāki cilvēki. Es tikai ātri atbildēšu uz jautājumu, vai šīs austiņas nepirkt, apdomā šortestēt vai pirkt. Stabili pirkt. Šogad šis ir jau kārtējais ražotājs, kurš ir atsūtījis apskatu ļoti labu produktu, kurš ir jūtams uzlabojums pār iepriekšējo paudzi. Un šajā gadījumā būtiski jūtams, tās ausīs turās ļoti labi, manās labāk, piemēram, kā AirPodi. Tās var pārvaldīt arī ar pieskārieniem, ne tikai spaidot. Tām ir lieliska skaņa un ļoti, ļoti laba trokšņa slāpēšana. Īpaši labi tā ir, kā izskatās lidmašīnās, sabiedriskajos vilcienos un tā tālāk, mazāk tur varbūt ielām. Cena ir lētākā konkurentiem. Ko vēl vajag? Vēl krāsu izvēle.
Top! Huawei, es jums šīs nedošu atpakaļ, ja nu vienīgi apmainīšu pret bēšajām. Paldies par sapratni, bet ar tevi skatītāji mēs jau tiksimies kādā no nākamajiem video. Atā!